Labvakar! Lieldienas ir gan vizuāli, gan garīgi skaisti svētki. Tāpēc pienāks parūpēties gan par to, kas uz galda, kas galvā un kas uz galvas. Nu atkal modē nevis pompozas balles, bet slēgti maz drusciņi noslēpumaini pasākumi ierobežotā viesulokā. Mums bija ļoti daudz skaistu tradīciju, kuras gadiem ejot tajā ātrumā vienkārši aizmirsās. Un tagad, protams, ka ekonomiskajā krīzē arī mums ir mazliet daudzāk laika, un mēs esam vienu otru ļoti labu vecu tradīciju, kā šo modes skatu atjaunojuši. Slēgtajā modes skatē eksplozīvu priekšnesumu pavadībā izzinājām jaunākās matu modes tendences. Aktualitāte numur 1, tāpat kā uz modes mēles – 80. gadu nevīžīgi izteiksmīgā sievišķība. Šobrīd modē ir ļoti pūkaini, varētu pat teikt, 80. gadu sadedzināti ilgviļņi. Frizūrās dominē uzkrītošas formas un maksimāli pārspīlējumi ar matu laku. Tiesa gan šobrīd matu laka tiek lietota citādāk nekā 80. Matu laka vairs netiek lietota kā nobeigumā efekts matu frizūrai. Tas nozīmē, ka matu laka netiek uz matiem klāta no virspuses, bet iestrādāta matos darba procesā. Modes zenītā ir arī kinodīvu stils ar 20. un 30. gadu ietekmi. Gludi vai mazliet ielokoti īsi griezumi, kur uzdevums ir atklāt sievietes dūmakaino skatiem. Tāpat topā ir 50. gadu stila frizūras Merilinas Monroe gaumē. Neiztikt arī bez kosmiskām un avangardiskām frizūrām, kurās ir visai daudz svešķermeņu. Kaut kāda dzelzīša. Puķītes. Nekas vairāk nav īsti laka un vēl mazliet citi mati nemanēji. Savukārt kungu matu griezumos dominē vīrišķība. Vairāk mēs cenšamies pieturēties tiešām pie šī klasiskā vīrieša stila, pie laba kopta vīrišķīga tēla, ja? Kurš neizskatās pēc, nezināmas dzimuma, izcelsmes vīriešu. Uzzinājām arī, kāda ir kungu matu modes stila recepte. Izrādās, šobrīd svarīgs funkcionāls matu griezums. Lūk, perfekts dendī tēls pāris minūtēs ar atbilstošu matu līdzekļu un fēna palīdzību var pārtapt daudzonīgā pašpuikas stilā. Ērti, ātri un iedarbīgi. Ērti un iedarbīgi būtu arī sagaidīt Latvijas pavasari bez stresa klātbūtnes. Ir dažādas iespējas. Var deldēt fitnesa zāles grīdu, dejojot etniskās dejas vai izmēģinot populāro body pump. Bet var iemācīties pareizi elpot. Stils bez tabū satikās ar pazīstamo jogas skolotāju Joki no Somijas, kurš šobrīd ar pareizu elpošanu ļaudis māca atbrīvoties no stresa visā pasaulē. Dzīve vai dzīves situācijas nerada stresu. Īstais stresa radītājs ir prāts, kas kļūst hiperaktīvs no bailēm un uztraukumiem. Tāpēc ir svarīgi atvēlēt laiku pareizai elpošanai. Viss, kas nepieciešams, ir klusa telpa un tieši 5 minūtes laika. Nav nekā sarežģīta. Tu vienkārši apsēdies, nedari ikdienas darbus un sāc sekot savai elpai. Tu sajūti savu elpu un izelpu. Patiesībā tu vienkārši ieelpo un izelpo. Lēnai un mierīgai ieelpai un izelpai ir tūlītais efekts. Ja tu apzinies savu elpošanu, tad vairs nav vietas domām, kas varētu radīt stresu. Zināms, ka sekla un ātra elpošana, kāda tā parasti ir stresa apstākļos, negatīvi ietekmē nervu sistēmu, kamēr lēna un dziļa elpošana nomierina nervu sistēmu. Vienkārši ir jābeidz domāt. Pirmkārt vari sekot savai elpošanai, vai otrkārt sāc darīt kaut ko ar savu ķermeni, pievērst tam uzmanību. Pareizi elpot var sākt tūlīt. Nav vajadzīgs ne santīms naudas, pat ne sporta tērps. Turklāt mierīgs un skaidrs prāts ir atvērts jauniem dzīves piedzīvojumiem. Ir palikuši 3 vakari līdz lieldienām. Ko jūs varat iespēt, lai sagādātu skaistu noformējumu lieldienām savai mājai? Par to mūsu nākamajā sižetā. Lieldienu dekoru krāšņo gan māju, gan sirdi. Noskaidrojam, kā vienkārši un lēti pagatavot dekoratīvas lieldienu olu ligzdiņas. Vajadzīgas ir krāsas, vajadzīgi šādi tādi dabas materiāli, žagari savākti vietējā parkā, putnu spāvas pie dīķa, neliels apmeklējums floristikas veikalā, un es domāju, ka tas arī viss. Jāķers pie darba. No papīra tiek sarulēta apaļa pamatne, kuru var dekorēt ar žagariem vai ar meldru gabaliņiem. Es tīrot māju nemetu ārā papīrus. Es viņus vienkārši sakrāju un pēc tam viņus pārvēršu dažādos
mākslas darbos. Šādā radošajā mākslas darbu šurumburumā var piedalīties gan lieli, gan mazi. Mierīgi jau no 2 gadu vecuma, ja bērns sēž mammai klēpī vai tētim, tad var uzburt visādus brīnumus. Kad pamatnīte gatava, var izdēļot pavisam parastu puķu podu. Tam apkārt aptina košu floristikas materiālu vai parupju diegu. Lai topošajā ligzdiņā būtu saimnieki, Ilze parāda, kā pagatavojams putnelis. No papīra tiek izveidota putna forma, tad putniņš tiek aptīts ar krāsainu diegu. Aste un spārni ir mākslīgās vai īstās pīļu spalvas, bet atšķels tiek uzmeistarots no krellītēm, knābis no zariņiem. Ilze iesaka izvēlēties dabiskus materiālus. Tā ir vilnas dzija, putnu spalvas, koks, zari, pašu sēta, zālīte, diedzēta. Tādi visi uzmeistarotie komponenti tiek salikti kopā vienā ligzdiņā. Te ir gan paipalu oliņas, gan košas spalviņas, gan zari un ligzdes saimnieki putniņi. Košs un elegants dekors svētku laikam. Kad dekori gatavi, laiks svinēt svētkus. Priecīgas Lieldienas! Atā!